Tā, kur mēs esam tikuši? Mēs esam tikuši līdz šabloniem. Tas nekas nav saglabāts, jāsaglabā. Tātad mēs esam tikuši līdz šabloniem. Mums ir pasties kādi 2 skaisti šabloniņi, kurus mēs reāli jau varam lietot karšu zīmēšanā. Mums ir augstumlīknes, kuras mēs jau varam izmantot, varam lietot. Bet pirms tam es gribu parādīt vēl vienu ļoti interesantu lietu, kas mums noderēs. Un tie ir VMS servisi. Droši vien kāds ir dzirdējis, kāds nav dzirdējis, bet mums karšu zīmēšanā būs vajadzīgs arī ortofoto kaut kādi šabloni, pēc kuriem tur, viņus var izmantot karšu zīmēšanā, tāpēc mums viņi būtu ļoti noderīgi. Viena no iespējām ir izmantot ko izmantot? OpenStreetMapper, jā, Google, kur viņi ir, bet, lai šito te dabūtu, mums ir jāiet spraudņos, jāatver vaļā spraudņi un jāapskatās, kur mums ir OpenStreetMapper. Quick Map Service. Šito te mums vajag ieķeksēt. Quick Map Service, mums vajag ieķeksēt šito un uzinstalēt spraudni, tad mums parādīsies, lūk, šitā te vietiņa. Un šeit mēs varam atrast šeit Googles attēlus, mēs te varam atrast, ko mēs te varam atrast, to mēs visu varam šeit lietot. Piemēram, OpenTopoMap, OpenStreetMaps, kur viņš ir. Mūsu šabloniņš gulstās tieši tajā vietā, kur atrodas Krimulda, tieši tur. Arī šo mēs varam izmantot, bet es jums gribēju vienu citu vietu parādīt, un tas ir VMS servis. Un kā mēs varam tikt pie tā VMS servisa, tad šeit kreisajā pusē mums ir tāds globus, viņš ar zīmīti, mēs viņu varam vaļā. Un skatāmies, kur VMS servis. Jauns. Mums vajag pievienot jaunu VMS servisu. Man jau ir pievienots jau LVM Geo. Es jums parādīšu, kā viņu pievienot. Tātad mēs spiežam izveidot jaunu VMS servisu, uzrakstam nosaukumu, es esmu uzrakstījis LVM Geo, un šeit vajag pievienot adresi, no kurienes viņš to pakalpojumu ņems. Un tad mēs ejam internetā, mēs aizējam uz Latvijas valsts mežu mājaslapu, LVM Geo. Šeit ir dati. Šeit ir servisi, noejam lejā, un kur ir autokadu lietotājiem, un šeit ir tā adrese. Mēs šo adresi kopējam, vienkārši nokopēt, ejam atpakaļ uz savu kuģi un ielīmējam viņu šeit. Te būs mūsu nosaukums LVM Geo, te mums ielīmēsim to adresi, nospiedīsim OK. Un viņš mums atvērs vaļā, nevis atvērs, mums parādīsies tas servis, mēs pieslēdzamies pie viņa. Pieslēdzamies, un šeit ir vienkārši kosmos ar visādām iespējām. Pirmā, kas man ļoti patīk, piemēram, tā mežkopības dati, laikam tā meža infrastruktūra, kadastra karte, kadastra karte, laikam tā bija. Kur mēs varam sazīmēt, atrast, mēs varam robežzīmes. Zemes vienības daļa, robežpunkti, kur viņi ir robežpunkti, piemēram, pievienosim robežpunktus. Un tālāk mums varētu interesēt, piemēram, ortofoto. Te ir vairākas visādas iespējas tie ortofoto. Mēs ņemam pēdējos ciklus, pēdējie cikli ir tie, kas ir nesen fotografēti, pēdējie. 8. cikls pagaidām ir tikai Kurzemē, nav Vidzeme, mūsu puse vēl nav, bet 7. cikls ir visa Latvijas teritorija, tādēļ mēs pievienojam 7. ciklu. Un te viņš ir, kur ir Krimulda. Tā, un
kaut kur jābūt arī robežzīmēm. Lūk, arī ir robežzīmes. Saucamās kupits. Mežā, piemēram, viņas izteigāt visas atrast praktiski, tur ir, traks var palikt. Šeit viņas visas, kur ir. Šo te ortofoto mēs saglabājam šādā te veidā. Tātad eksportēt. Mums viņu pēc kaut kāda izmēra vajag izgriezt, bet mēs nezinām, kā viņu izgriezt. Mēs viņu izgriezīsim pēc tā dem šablona izmēra. Cik liels tas dem, tāds mums derēs pēc tā šablona izmēra, mēs arī viņu izgriežam. Mēs ieliekam to slāni, pēc kura izgriezt šo te. Te var palielināt ikšķirtspēju, ja vajag, un spiežam saglabāt. Spiežam saglabāt. Šeit es rakstu orto. Un saglabāju. Tātad par to brīdi, kamēr viņš saglabājās, mēs atvērsim O-maperi. Mēs atvērsim O-maperi. Un O-maperī uztaisīsim jaunas sacensības, jaunu vietu, piemēram. Te ieliekam mērogu, šeit ieliekam meža karti, uztaisam jaunu, saglabāt, un saglabājam viņu savā tajā karšu zīmēšana, kurs saglabājam šeit. Kurs, kurs 1. O-maperi. Ok, derēs. Tātad ilgi viņš glabājās, ļoti liels apjoms, un viņam vajadzētu parādīties kaut kur šeit. Tāpat atsevišķi mēs varam saglabāt arī tās robežzīmes, ja vajag atsevišķā failā, bet var arī izmantot viņu šādi. Mājās sazīmēt un mežā būs redzams. Tā, nākamajā reizē mēs paskatīsimies, sāksim ar O-maperi.